Labadiena, vēlreiz mēs esam sapulcējušies, lai kaut ko labu pastāstītu un varbūt arī kaut ko labu uzzinātu. Ja tagad mēs pārējām uz tādu nelielu, varbūt savādāku ciklu, šie veselības principi, kuri tiešām ir katra cilvēka dzīvē vajadzīgi, un viņi arī dod veselību. Šie veselības principi būtībā visi 8, un tur vēl ir par iekaisumu procesiem, ir izieti. Un tagad mēs paskatīsimies, varbūt kādas slimību grupas, paklausīsimies lietas, kuras varbūt nav tīri medicīniskas, bet lietas, kuras mums vajadzētu katram zināt. Lietas, kuras ir tādas cilvēcīgā līmenī. Ja mēs runājam par slimībām, tad sen atpakaļ, vairāk kā 2500 gadus atpakaļ, senajā Babilonijā bija ķēniņš Nebukadnēcars. Un tad, kad Nebukadnēcars, tā mūsu vienkāršā valodā runājot, nāca pie prāta, tad viņš saviem gudrajiem pavēlēja uzrakstīt visu pasaules vēsturi no radīšanas. Un senajā Bābelē izveidoja milzīgu māla plāksnīšu kolekciju, kurā šī vēsture tika uzrakstīta. Šis māla plāksnītis salika, nepateikšu kādu materiālu kastēs, un tad, kad Babiloni iekaroja Kīrs Lielais, tad šīs māla plāksnītes netika iznīcinātas, bet visa šī biblioteka tika aprakta. Un tad, kad atrada seno Babiloniju, tad arī šo biblioteku atraka. Un ļoti žēl, kad cilvēcei ir tikai nelielas druskas no tās informācijas. Mums ir pieejama parastiem cilvēkiem maz informācijas par to, kas šais māla plāksnītēs ir rakstīts. Viena lieta ir skaidra. Tur ir rakstīts, tāda informācija tomēr mēs iegūstam, tur ir rakstīts par saucamo zemes zelta laikmetu. Tas ir laikmets apmēram 1500 gada garumā, varbūt mazāk, kad no radīšanas brīža līdz lielajiem ūdens plūdiem cilvēki praktiski neslimoja. Praktiski neslimoja arī dzīvnieki. Visi bija veseli. Bija savādāks klimats, par to varbūt citreiz parunāsim par evolūciju un par citām modernām pasakām un mītiem. Tas ir cits jautājums. Un ko es gribu ar to pateikt? Cilvēce, civilizācija, dzīvnieku un augu valsts un mikrobu valsts pasaule neattīstās. Viņa pamazām deģenerējās. Viss pamazām deģenerējās. Un tāpēc arī mūsu laikmetā mēs sastopamies ar tādām slimībām, ar jaunām slimībām, ar smagām slimībām, kuras kādreiz nemaz nav bijušas. Ja es atceros savu jaunību, savu bērnību, tas bija vismaz vairāk kā 50 gadus atpakaļ, tad, ja kāds mūsu tūmā, tad bija ciemi un tad bija rajoni. Ja kāds nomira ciemā ar audzēju, tas bija ļoti liels retums. Ja kādām bija izteikta sirds nepietiekamība vai citas sirds slimības, arī tad tas bija liels retums. Šodien tā ir, diemžēl, ikdiena. Un tāpēc no iepriekšējām nodarbībām skatoties un runājot, kad
mūsu dienās sirds asinsvadu slimības ir vismasveidīgākās un visvairāk cilvēki arī cieš un arī pāragri mirst. Un tāpēc parunāsim nedaudz par sirds asinsvadu saslimšanām, par šo kluso slepkavu, kas mūs piezogas. Un tad, kad viņš ir klāt, un tad, kad mēs to jau sajūtam, tad ir ļoti sarežģīti no viņa atbrīvoties. Parunāsim šodien par šīm lietām nedaudz savādākā griezumā, kā to runā, piemēram, medicīnas skolās, kā to runā ārsti. Tātad klusais slepkava. Ja mēs runājam par šo kluso slepkavu, tad ir gandrīz iemesls pusei no visām saslimšanām. Tātad, jautājums ir par to, par asinsspiedienu. Kas ir asinsspiediens? Mums tur ir šie cipari 120, 80, tātad ir. Un tad parādās jautājums sirdī par to, kas tad ir asinsspiediens. Tātad asinsspiediens ir spēks uz asinsvadiem, sirds muskuļu saraušanās laikā, ar kādu spēku asinis spiež uz asinsvadu sieniņām. Tas ir asinsspiediens. Ja mēs runājam, tad ir divi asinsspiediena veidi. Ir sistoliskais asinsspiediens, tas ir normāls sistoliskais, tātad sirds saraušanās brīdī, apmēram 120 mm no dzīvesudraba stabiņa, un ir diastoliskais. Tas ir tas asinsspiediens, kad sirds atslāpst un asinsvadi tomēr jūt, asinsvados tomēr ir palielināts spiediens, un tas ir tas saucamais diastoliskais, jeb tas minimālais asinsspiediens. Tas ir sirds muskuļu atslāpšanas laikā. Ja mēs runājam par šiem asinsspiedienu veidiem, tad augsts asinsspiediens, augsts. Tad jau ir izteikts saslimšanas risks. Ir, kā mēs redzam, 140 un vairāk šie milimetri. Un apakšējais, tātad ir otrs asinsspiediens, jeb diastoliskais, ir 90 milimetri dzīvesudraba stabiņā. Paaugstināts ir no 130 līdz 139, bet, ja mēs runājam par optimālo, tad tas ir līdz 120, tas ir sirds saraušanās laikā, un atslāpšanas laikā līdz 80. Šie rādītāji ir normāli tad, ja mēs nelietojam nekādas asinsspiedienu pazeminošos preparātus. Šodien mēs zinām, ka cilvēki masveidā viņus lieto, jo masveidā ir arī pieaudzis šis minimālais un maksimālais asinsspiediens. Ja mēs runājam par normām, šodien saka, 120, tas ir jaunībā. Tad, kad ir vecums, tad, kad ir gadu nasta, tad obligāti viņam jāpaaugstinās. Tā nav taisnība. Ja ir vesela asinsvadu sistēma, vesela sirds, un tur nav anatomiskas izmaiņas, tad asinsspiediens būtībā ir no jaunības līdz pat vecumam. Normas robežās līdz 120, varbūt nedaudz virs vai nedaudz zem. Un skatoties par šo asinsspiedienu, mēs varam secināt vienu lietu. Paaugstināt asinsspiedienu sauc par hipertoniju. Hipertonija. Ko viņi izsauc?
ar laiku insultus smadzenēs. Tā kā sirdī ir pastiprināti jāstrādā, tad sirds ātrāk nolietojas, ir lielāka slodze, un sirds muskulis ar laiku sāk atrofēties, izplesties, un šis saraušanās spēks kļūst arvien mazāks un mazāks. Tātad sirds nepietiekamība. Ir infarkti. Tātad asinsvadi var plīst smadzenēs, var plīst sirdī. Tas var notikt arī nierēs, tas var notikt arī plaušās. Un šodien tās ir baisas sekas, ko mēs kādreiz piedzīvojam. Cilvēki dzīvo, viss ir labi, pēkšņi viņš ir pakritis, viņš ir bezsamaņā, un ja netiek sniegta saulaicīga un ļoti ātra medicīniskā palīdzība, bieži iestājas nāve. Un bieži arī ir tā, kad arī neko palīdzēt nevar. Un tas ir pateicoties augstam asinsspiedienam. Šis augstais asinsspiediens vēl var izsaukt anērismu. Tas ir tad, kad asinsvads kādā vietā var paplašināties, izveidoties lieka kabata, kur ir mazāk izturīga, un šis asinsvads var pārplīst pie jebkuras lielas slodzes. Pie nieru nepietiekamības, tīklenes saslimšanām, samazinās atmiņas un prāta spējas, un tas viss ir pateicoties šīm nelaimīgajam asinsspiedienam, kurš ir paaugstināts, kurš kaitīgi iedarbojas būtībā uz visu organismu. Ejot tālāk, paskatīsimies infarkta un insulta risku. Ja mēs skatāmies, tad riska pakāpe, tātad cik reizes pieaug, atkarībā no šī sistoliskā asinsspiediena. Un mēs redzam, kad jo augstāks ir asinsspiediens, jo vairākas reizes pieaug risks, lai mēs piedzīvotu infarktu vai insultu. Vairākas reizes. Nieru nepietiekamība. Augsts asinsspiediens, otrs jūtīgākais mūsu organismā orgāns ir nieres, kuras jūt, kuras tiek bojātas pie augsta asinsspiediena. Tātad smadzenes, kur ir infarkts, kur ir insults, sirds, asinsvadi, kur ir infarkts, un ir arī nieru nepietiekamība. Tātad mēs redzam, cik reizes palielinās nieru nepietiekamības risks pie paaugstināta asinsspiediena. Jo augstāks, jo šis risks ir lielāks. Cilvēki ļoti bieži lieto zāles pret paaugstinātu asinsspiedienu, jeb pret hipertoniju. Un medicīnas darbinieki, un arī cilvēki, radinieki, tuvinieki, draugi, paziņas, ko var ievērot. Šādu medikamentu ilgstošu un regulāru lietošanu pasliktina atmiņu par 3. daļu. Cilvēkiem parādās samērā nestabila nervu sistēma, viņi kļūst ļoti aizskaitināmi viegli, viņiem parādās aizdomīgums, viņiem parādās tādas varbūt dusmu lēkmes, gandrīz pusei. Gandrīz otrai pusei atkal var mainīties no depresijas uz aizskaitināmību. Cilvēki neieņem viņiem nav šāds neitrāls stāvoklis. Viņi nevar adekvāti reaģēt uz apkārtējo vidi, uz stresu,
uz pārbaudījumiem, uz grūtībām. Grūti ir adekvāti reaģēt. Un lielākai daļai, ja cilvēki normālos briedumu gados regulāri lieto šos medikamentus, tad viņiem sāk samazināties seksuālās tieksmes. Un arī vajadzības, un arī vajadzība pret ģimenē, pret otru cilvēku. Tādas lietas ir novērojuši gan tuvinieki, gan medicīnas psihologi, medicīnas darbinieki. Vēl viena lieta, kas var paaugstināt asinsspiedienu. To sauc par parasto sāli, sāls lietošanu. Parastajā diētā, cilvēka diētā, ja mēs tā brīvi dzīvojam, ēdam, ko gribam un varbūt dzeram, ko gribam, tad apmēram 3 līdz 4 grami diennaktī mēs uzņemam šo sāli. Kādas ir rekomendējumās normas? Ja cilvēkam ir normāls asinsspiediens, tad atkārtosim apmēram 120 maksimālais un 80 vai līdz 80 minimālais asinsspiediens. Tad apmēram ar normālu asinsspiedienu 2,4 grami diennaktī. Ja ir augsts asinsspiediens un vēl arī ir risks uz hronisku sirds nepietiekamību, tad ir cilvēkam jāsāk ierobežot līdz 1 gramam dienā. Cilvēka organismā sāls, jeb nātrija chlorīds, ir vajadzīgs vielu maiņai, un minimālais daudzums, ko mums vajadzētu uzņemt, ir apmēram 1/4 daļa no grama dienā. Tas ir tas, ko mums vajag uzņemt. Mēs nātriju chlorīdu varam uzņemt gan pieberot sāli visur, kur klāt, gan arī mēs viņu varam uzņemt no saknēm, no citiem dārzeņiem, kur ir viņš šajā sastāvā. Apmēram vienā teikarotē ir, kā kur teikarot, 2 līdz 3 grami sāls. Tātad atcerieties, ja jums ir kārtībā ar veselību, tātad teikarote, nepilna teikarote un ne vairāk dienas devā. Ja mēs parēķinām, ka mēs ar maizes produktiem, ar saknēm un citu, ko vēl uzņemam, tātad krietni mazāk par teikarotu. Tātad pusteikarot, ja mēs to pieberam klāt, mūsu organisms ir nodrošināts. Un vēl ir ieteicams lietot ne tikai tīro nātriju chlorīdu, bet atcerēsimies, Himalaju sāls satur apmēram 100 minerālvielas. Ķeltas sāls, jeb ķeltas jūras sāls, satur apmēram 130 minerālvielas. Un tur bez nātrija chlorīda ir vēl citi sāļi, kas ir vajadzīgi mūsu organismam. Un tāpēc labāk ir lietot šādu sāli, nevis tīro nātrija chlorīdu. Jo, ja mēs lietojam tīro nātrija chlorīdu, tad veidojās disbalanss organismā attiecībā uz citām minerālu vielām. Jo, diemžēl, šodienas pārtiks rūpniecība un lauksaimniecība pie intensīvās ražošanas mūs nevar nodrošināt ar nepieciešamajām citām minerālvielām, kuras mums ir vajadzīgas. Ja nav normāla augsnes mikroflora, ja augsne nav veselīga, tad arī mēs nevaram saņemt no šīs augsnes augu produkciju, lai mēs saņemtu minerālvielas citas, kuras organismam ir vitāli nepieciešams. Un tāpēc nevajag aizrauties ar tīru nātriju chlorīdu. Kā es kādreiz smējos, lai kājas neslīd ziemas laikā, izejot no mājas, viņu var uzkaisīt virsū. Protams, tur viņš ļoti labi ideāli der. Bet dzīvot tikai no parastās sāls, tas nav nopietni. To vajadzētu saprast.
Produkti ar zemu sāls saturu. Mēs zinām, ka mēs ikdienā lietojam daudz sāli, pārāk daudz. Un produkti ar zemu sāls saturu ir kādi? Te mēs redzam rieksti, svaigi augļi, graudaugi, dārzeņi. Sēklas, maizes produkti, diemžēl satur samērā daudz sāli, samērā daudz. Un tāpēc ir jāpaskatās etiķetē. Normālā maizē sāli just nevar. Normāli ceptā un ar ieraugu ceptā maizē mēs sāli nejūtam, bet mēs jūtam saldu garšu. Šāda maize nav arī skāba, ko mēs ēdot sajūtam. Tā kā nevajadzētu aizrauties ar maizi, kura ir sāļa. Mums it kā varbūt man personīgi viņa garšo, bet ar prātu es to neizvēlos. Un vēl ko mēs redzam to, kad dārzeņos saknēs ir samērā daudz nātrija chlorīda. Samērā daudz. Ar to gandrīz pietiek. Bet vēlreiz atkārtojos. Ja mēs lietojam uzturu, kuri nav augļi, ogas un tam līdzīgi, kur sāls piedevs klāt neliek, ja mēs lietojam saknes, graudaugus, ja mēs lietojam dārzeņus, tad, ja mēs liekam klāt sāli, lūdzu liekam klāt kompleksos sāļus, par ko jau es iepriekš minēju. Kas palīdz samazināt asinsspiedienu? Produkti, kas satur kalciju un magniju. Kalcijs ir mūsu kaulu galvenā sastāvdaļa. Viņš ir sārmainais minerāls. Dažādi kalcija sāļi ir. Un ir magnija sāļi. Arī tie ir sārmainie minerāli. Un šādi produkti ir augu valsts produkti pamatā. Auzas arī ir produkts, kurš palīdz samazināt sāls daudzumu un vienlaicīgi arī palīdz samazināt asins spiedienu. Jo vairāk ir nātrijs mūsu šūnās, visu to sāli, ko mēs apēdam, uzņemam, viņš viss uzsūcās praktiski viss organismā. Un, lai organisma šūnās saucamais osmotiskais spiediens nemainītos, tad šajās šūnās tiek papildus ievadīts iekšā, ienests iekšā ūdens. Mēs kļūstam it kā smagāki, un mūsu sirds un asinsvadu sistēmai ir lielāks darbs nekā tad, ja mēs šo nātrija chlorīdu sāli nelietotu. Kas vēl palīdz samazināt asinsspiedienu? Interesanti ir fiziskā slodze un vingrojumi. Ja mēs fiziski kustamies, tad visu laiku tiek trenēts arī sirds muskulis, visu laiku tiek trenēti mūsu asinsvadi, un šī treniņa rezultātā asinsvadu elastīgums un sirds muskuļa darba spējas un arī masa pieaug. Viņi tiek uzturēti. Un ja mēs runājam par vecumu, runājam par cilvēkiem, kuri ir sasnieguši jau pensiju vecumu un pāri tam, arī viņiem regulāri jāturpina un varbūt pat pēc pašsajūtas ir jānodrošina, varbūt pat jāpalielina savu fiziskā slodzi. Regulāri fiziskā slodze. Lai nebūtu tā, ka mājā mēs varam iekāpt pa 3 pakāpieniem, un tad ir jāatpūšās, lai kāp nākošos 3.
vēl viena lieta ir, mēs varam runāt par uzturu, mēs varam runāt par sāli, par visu pārējo, mums ir jārunā arī par stresu. Cilvēkam ir jāiemācās regulēt stresu. Tātad regulēt uztraukumu. Uztraukums veidojās organismā no dažādiem ārējiem negadījumiem, gadījumiem, nelaimēm vai vēl kaut kā. Un stresa laikā pieaug stresa hormonu izdalīšanās organismā. Un, diemžēl, pie jebkura stresa arī pieaug asinsspiediens. Mēs nevaram dzīvot visu laiku spriedzē, jeb stresā. Ja mēs visu laiku tādā dzīvojam, tad, diemžēl, mūsu sirds un asinsvadu sistēma visu laiku pastiprināti un nevajadzīgi strādā. Un cilvēki ļoti bieži saka, kad viņiem, lai to spriedzi mazinātu, katru vakaru vajag vīnu, citiem alu, citiem kaut ko stiprāku, citiem vajag kaut kādu tableti vai kaut ko vēl briesmīgāku uzņemt. Tas man nomierina. Mums ir jāiemācās bez šiem kaitīgajiem līdzekļiem tikt galā ar savu spriedzi. Un te ir ļoti liela priekšrocība ir cilvēkiem, kuri atzīst Dieva esamību, kuri atzīst to, ka Dievs kontrolē arī šo manu uztraukumu, viņš kontrolē katru manu gadījumu, ka tas ir viņu rokās. Un tad cilvēks var pamazām no šīs spriedzes atbrīvoties. Vēl ir viena ļoti liela problēma, kad mums nav veselīgas vides. Mums nav tādas lietas, ka mēs varam pastaigāties pa mežu. Mums ir vienmēr riņķī lielākai daļai cilvēku. Pasaulē ir vienmēr riņķī mašīnas, trokšņi, no kaimiņiem, trokšņi ģimenē varbūt. Un visas šīs negācijas, ar ko mēs sastopamies ikdienas. Un tāpēc ir vajadzīga šī klusā vide, kura ir liels mūsu spriedzes noņēmējs. Svaigs gaiss, klusa vide, augi, dzīvnieki, mežs, pļavas. Un ir jāsaprot viena lieta, kad es saprotu, ka man tas ir pielaists, tad man ir jāsaprot un jāmeklē ir kāda izeja. Izeja vienmēr ir visām problēmām, viņām ir risinājums. Ja cilvēks atsakās risināt savas problēmas, savu dzīvi, tad viņš ļoti ātri sevi nolemj šīm modernajām saslimšanām. Modernajām slimībām. Ejot tālāk, mēs saprotam, ka šīs lietas palīdz samazināt asinsspiedienu. Ir dažādi fakti. Augsts asinsspiediens ir daudz slimību cēlonis. Un šis augstais asinsspiediens kropļo visu mūsu organismu un arī nogalina. Optimālais, es gribētu teikt, jebkurā vecumā, ir 120, maksimālais, minimālais 80 mm zivsudraba stabiņi. Tas ir tad, ja mūsu sirds un asinsvadu sistēma strādā normāli, atrodas normālā stāvoklī, un to savukārt vispārējo nosaka mūsu dzīvesveids. Tā kā, ja mēs gribam saglabāt veselību no mazām dienām līdz sirmam vecumam, mēs bez veselīga dzīvesveida to sev nodrošināt nevaram. Īpaši šajā laikā, kad stresori pieaug, viņi mums gāžas visiem virsū, gribam vai negribam.
pieaug neveselīgas pārtikas lietošana, un vienīgais rezultāts ir iemācīties to regulēt un mainīt savu dzīvesveidu. Šāds citāts. Iekaisums ir galvenais cēlonis, kas izraisa gandrīz katru hronisku slimību. Reumatoīdu artrītu, tur ir Krona slimība, tur ir diabēts, depresija, un arī ir lielākās, nāvējošākās slimības cēlonis mūsu dienās, tas ir sirds asinsvadu saslimšana. Tātad iekaisums. Mēs saprotam iekaisums, mēs ieduram pirkstā skabargu, mēs tur saaugstējamies, noķeram kaut kādu plaušu iekaisumu, bet tas, ka mūs uzņemtā nevisai veselīgā pārtika, tas, ka, piemēram, pārtiks piedevs, jeb kā to sauc, tautas valodā, tie pārtiks E-vitamīni. Ja mēs runājam par visām šīm akcijas precēm, kas ir alkohols, nikotīns, ja mēs runājam par šiem kairinošajiem ēdieniem, kur ir laurlaps, pipari un visas citas lietas, viss tas izsauc arī nelielu iekaisumu mūsu asinsvados. Un sirds un asinsvadu saslimšanu galvenais cēlonis ir šie nelielie iekaisumi, kas ilgst gadiem uzņemot šādu pārtiku. Un tāpēc mēs runājām pašā sākumā par šiem veselības jautājumiem, mēs runājām par iekaisumu, mēs runājām par ievadu šajās lekcijās. Labi būtu, kad paskatītos vēlreiz par vielām, kuras kavē šādu iekaisumu procesu attīstību mūsu asinsvados. Ne tikai asinsvados, visā organismā, visā ķermenī. Un cilvēks ir tāds veidojums, tāds radījums, kuram ir tieksme aizmirst labās lietas, un tieksme aizmirst arī ļaunās lietas. Un tieksme aizmirst arī kādas pamācības, kādas padomas. Un tāpēc tas ir jāatkārto. Ejot tālāk, es gribētu pieminēt vēlreiz šo doktoru Polu Kleitonu, kurš pasaulē ir viens no atzītākajiem šo problēmu atspoguļotājiem. Viņš brauc arī uz Latviju, lasa lekcijas. Tagad kādu laiciņu nav bijis, bet lekcijas ir ļoti brīnišķīgas. Ārstiem, farmakologiem un arī mums katram cilvēkam. Un es gribētu nolasīt šo lietu. Esmu bijis klīniskais farmakologs un esmu strādājis ar farmakoloģiskiem produktiem, kamēr pagājušā gadsimta 70. gados sāku saprast, ka pārtikas produktu un pārtikas ekstraktu farmakoloģiskā ietekme ir daudz plašāka un nozīmīgāka mūsu veselībai nekā jebkuram zāļu ražotāju produktam. Iegaumēsim šos vārdus. Un turpmāk paskatīsimies vēl citu, kas notika pasaulē 70. gados. Tika ieviesta intensīvā lopkopība, intensīvā lauksaimniecība, kas mūs nodrošina ne ar to labāko pārtiku. Un, diemžēl, šī intensitāte pieaug, un šī pārtikas kvalitāte attiecīgi apgriezt proporcionāli samazinās. Lasīsim tālāk. Vienkāršas uzturvielas ir daudz efektīvākas, lētākas un galvenais daudz saudzīgākas nekā tā sistēma, no kā mēs ciešam mūsdienās. Šis jaunais modelis netiek balstīts uz zālēm, uz medikamentiem. Atcerēsimies, kā lai pasaka,
kad es klausījos šīs lekcijas, viņš teica tā: mums ir pietiekoši daudz pierādījumu. Mums ir pietiekoši daudz zinātnisko darbu par visiem šiem jautājumiem. Un visi šie pierādījumi un darbi ir šeit uzrakstīti. Tikai ir viena lieta. Ir tāds teiciens, ko sauc par tabū. Ja viņi pārkāpja, tad gala rezultāts ir, mēs skatāmies uz debesīm caur restotiem logiem. Diemžēl šodien pasaulē ir ieviesta šāda sistēma, kad cilvēki praktiski tiek padarīti slimi. Varbūt tālāk neizteiksimies. Kādas ir civilizācijas un uzturu slimību problēmas mūsdienās? Kāpēc es it kā atkārtojos no tām lekcijām, kas bija sākumā? Tāpēc, ka tie ir ļoti aktuāli jautājumi. Un sevišķi tas attiecās uz sirds asinsvadu saslimšanām. Sevišķi tas attiecās. Tātad dominējošās mūsdienu farmakoloģiskās zāles gan vienmēr ir toksiskas un pārsvarā spēj nomākt slimību simptomus. Un šodien cilvēks iet pie ārsta. Ārsts izraksta medikamentus. Man palika vieglāk, ļoti labi. Un tad, kad mēs šos simptomus dzēšam un neķeramies klāt pie tā izsaucēja faktora, tad šī nodzēstā slimība progresē un pāriet hroniskā saslimšanā, pie kuras jau mēs bez šīm medicīniskajām zālēm praktiski pastāvēt nevaram. Tāpat kā cilvēks šodien ar augstu asinsspiedienu, viņi neredz citu izēju. Bet viņi grib turpināt savu dzīvesveidu, negrib viņu mainīt, un tā rezultātā viņiem ir jāpāriet no viena asinsspiedienu samazinošā medikamenta uz otru, un tad ar laiku pienāk klāt kaut kas no viegla insulta, un tad pienāk klāt kaut kādas nieru nepietiekamības un vēl kaut kādas lietas. Bet dzīvesveidu mēs mainīt negribam. Un te ir tālāk šajā pirmajā punktā rakstīts. Tātad spēj nomākt slimības simptomus, bet nepasargā no straujā deģeneratīvo saslimšanu pieaugumu. Un vēl tie ir šī doktora secinājumi. Tā ir vesela zinātnieku grupa, kura strādā pie šiem jautājumiem. Un katra dzirdīga balss, kura saprot, kas ir veselība, kura sāk saprast, ka man vajag, es tā gribu, man tā garšo, es tā vēlos, kas grib pāri visām šīm organisma vēlmēm, pāri visām modernajām reklāmām un visiem piedāvājumiem, grib saglabāt savu dzīvi veselu līdz šī dzīve beidzās. Viņi visi runā par ko? Par to, ka šodienas medicīna zaudē kontroli par neinfekciozām saslimšanām. Sirds asinsvadu slimības, diabēts, vēzis, demens, artrīti, alerģijas, autoimūnās saslimšanas, neiroloģiskie traucējumi, depresija, spriedze. Un tā mēs varētu ļoti daudz ko turpināt. Ļoti daudz. Un pamatā to izsauc nepareizs dzīvesveids. Pamatā. Un saslimšanas, diemžēl šīs saslimšanas parādās arvien agrīnākā vecumā un arvien smagākos procesos. Un ko tālāk šī zinātnieku grupa te rakstīja?
līdz 90% šīs slimības izraisa dzīvesveida uztura faktori, no kuriem iespējams izvairīties un arī nesaslimt. Nesen man atsūtīja kādu skaistu materiālu no Amerikas. Tur šajos kardioloģijas, sirds un kardioloģijas centros bija noskaidrojuši vienu tādu ļoti interesantu lietu. Ja māmiņa ir grūtniecības laikā, un ja viņai ir tāds dzīvesveids, kura rezultātā asinsvados veidojas izmaiņas, tad, diemžēl, šīs izmaiņas veidojas arī nākamajā bērniņā. Ļoti nopietnas jautājums ir. Ļoti nopietni pētījumi un signāli ir. Ļoti nopietni. Tāpēc visām māmiņām, visai sieviešu kārtas dzimtai, es gribētu teikt, kura grib dzīvot veseli, kura grib, lai bērni būtu veseli, lai mazbērni un mazmazbērni būtu veseli, šīs lietas ir jāmāca. Viņas ir jāmāca ģimenē un jāīsteno arī personīgajā dzīvē. Savādāk, kā šajā pētījumā bija rakstīts, tad šādi bērni piedzimst, viņi aug, sasniedz jaunību un tūlīt ātri sāk veidoties, parādās klīniskās pazīmes sirds asinsvadu sistēmā, nieru sistēmā un citās vietās organismā. Tūlīt sāk parādīties ļoti agri. Kaut arī normāli, kā lai saka, normāli, tas nebūtu tā pareizi pateikts, kaut arī šādas izmaiņas parasti cilvēkiem līdz šim tika novērotas tikai apmēram pēc 50, pēc 60 gadiem. Paskatīsimies tālāk, ir tas saucamais endotoksēmiskais pārtikas sindroms. Un es gribu pastāstīt lietas, ja jūs gribat kaut ko nopietnāk, tad paskatieties sākumu par no šīm lekcijām. Es tikai pieminēšu. Ko nozīmē endotoksēmiskais pārtikas sindroms? Mēs no pārtikas saņemam organismam svešas nevajadzīgas vielas, kuras no gremošanas trakta uzsūcās asinīs, un asins pēc tam iznēsā pa visu organismu. Jūs saprotiet? Un mūsu asinsvaru sistēma un sirds cieši visvairāk šajā procesā. Un tāpēc te ir pieminēti, ka mēs šos toksīnus pamatā saņemam no dzīvnieku valsts produktiem. Un asinsvadu šīs iekšējais slānītis, viņš pamazām iekaist, nedaudz uzbriest, veidot tagad tādus nelīdzenumus, tagad tādus mikroarumus. Asinsvads kļūst mazāk izturīgs un organisms tur vienkārši nogulsnē saistaudus. Ja ir saistaudi, tad šis asinsvads vairs tā nespēja izplesties. Mūsu organisms prasa skābekli, barības vielas, un ja šis asinsvads nevar izplesties pie sirds saraušanās laikā, tad, jūs zinat, jo lielāks diametrs, jo vairāk plūst cauri. Un ja diametrs nemainās, tad, lai līdz galam mūsu galvai, mūsu kājām aizietu nepieciešamais daudzums skābeklis un barības vielas, tad jāpalielina spiediens ir, un to dara organisms pats. Un saprotiet, tagad tāds aburtais loks parādās. Un sāk veidoties šī holesterīna un kalcija sāļu izgulsnēšanās pangu veidā. Ja mēs vēl parunājam par gaļas bakteriālo toksīnu ietekmi,
Mēs šos toksīnus uzņemam ar dzīvnieku valsts produktiem. Mūsu organismā šie toksīni izsauc, kā jau es teicu, vieglu iekaisumu, un gala rezultāts ir diabēts, sirds asinsvadu, audzēju un plaušu slimību risks. Un zinātnieki ir noskaidrojuši, ārsti ir noskaidrojuši, ka šāds iekaisums neveidojas no tīra dzīvnieku proteīna jeb taukiem. Saprotiet, šodienas, parunāsim vēl par gaļas produktiem nedaudz, negribu atkārtoties, bet pieminēšu to, ka šodien gaļas produktu intensīvā ražošana, dzīvnieku audzēšana ir viens liels un milzīgs stress. Tas attiecās gan uz piena lopkopību, gan uz vistkopību, gan uz gaļas dzīvnieku ražošanu. Viens intensīvs un nepārtraukts stress. Nerunāsim par brīžiem, kad manas apetītes dēļ tam dzīvniekam vienkārši viņu nokauj. Vienkārši nokauj. Un mēs uzņemam šos toksīnus. Bet ja dzīvnieku olbaltumu attīra no šiem toksīniem, tad izmaiņas asinsvadu sieniņās, sirds muskulatūrā nenotiek. Un tas pierāda to, ka šodien mums ir jāsaprot, ko darīt ar gaļas un piena produktiem. Par pienu mēs parunāsim vēl uz priekšu, bet šodien iesim tālāk. Visvairāk šie toksīni atrodas asinīs, aknās, nierēs. Visos tajos orgānos, kuri piedalās pie atindēšanas procesa, tur visvairāk arī ir šie dzīvnieku valsts toksīni. Daži dati. 4 reizes biežāk mirst no smēķēšanas nekā no narkotikām. Pasaulē kopumā. 4 reizes biežāk mirst no gaļas ēšanas nekā no narkotikām. Tie ir oficiāli dati, tikai saīsinātā veidā. 2 reizes biežāk mirst no cukurotiem dzērieniem, ēdieniem nekā no narkotikām pasaulē. Un ja mēs pieminam cukuru, tīro, rafinēto cukuru, tā ir viela, kura tāpat kā bakteriālie, tāpat kā gaļas toksīni, dzīvnieku valsts toksīni, viņi tāpat izsauc izmaiņas asinsvadu sieniņās, tāpat. Mēs pieminējām Paulu Kleitonu pašā sākumā, ka 70. gados zinātnieki secināja ar pierādījumiem, laboratorijās izmeklējumiem, pierādīja vienu lietu. Un pierādīja ko? Jau 70. gadā Harvardas universitātē Franks Saks pierādīja to, ka dzīvnieku valsts pārtika ir tieša saistība ar sistolisko un diastolisko asinsspiedienu, izslēdzot vecumu un svaru. Jūs saprotiet? Dzīvnieku valsts uztura lietošanas ietekme parādās jau dažas dienas pēc to lietošanas. Gaļas produktos esošā arahidonskābe, tauki, holesterīns, sklerotizējot asinsvarus, izsauc hipertoniju. Un tagad nedaudz par katru no šīm vielām. Gaļas produktos esošā arahidonskābe. Arahidonskābe atrodas praktiski tikai gaļas produktos. Un supergaļa šajā jautājumā, kura vislielākais ir arahidonskābes saturs, ir cūgaļa. Un
tie visi, kā lai pasaka, tie vēžveidīgie, kuri būtībā ir utilizatori. Tātad nobeigušos dzīvnieku utilizatori. Tur pieder arī saucamie nēģi, kurus par lielu naudu pārdod un vēl želejā muciņās tirgo un cilvēki labprāt pērk un ēd. Un gala rezultāts ir šī arahidonskābe, kuru mēs uzņemam tik lielā daudzumā, kur atkal piedalās pie mūsu asinsvaru nogalināšanas. Tauki. Dzīvnieku tauki. Organismā tauki pamatā atrodas divās vietās. Ir tauku slānis ap nierēm, zarnām, kuņģi ap iekšējiem orgāniem. Un ir tauku slānis, kurš ir ap muskuļiem vai starp muskuļu šķiedrām. Toksisks ir tas tauku slānis, tie taukaudi, kas atrodas vēdera dobuma orgānos, bet ne starp muskuļiem. Mēs esam runājuši par iekaisumu izsaucošiem faktoriem. Paskatieties, tur ir pieminēts. Tur ir daudz, kas pieminēts par to, ko es negribu atkārtoties, tikai ir viena lieta. Ir vesela toksīnu grupa, ieskaitot arī agroķīmiskie šie līdzekļi, kuri tiek kaisīti uz labību, uz citiem produktiem. Tie ir līdzekļi, kuri arī nogulsnējas taukaudos. Un tāpēc, kā senajā Izraēla tautai, kurai tika dots šis viss veselīgākais leksikons veselības jautājumos, tika arī pateikts, kad iekšējie tauki uzturā nav lietojami. Šodien šī patiesība ir 100 un vairāk kārtīgi pierādīta. Un tāpēc taukvielas kā tādas, kuras nāk no dzīvnieku valsts, ieteicams vispār nelietot. Ieteicams nelietot un izvairīties. Tālāk ir holesterīns. Ja mēs runājam par holesterīnu, tad sagatavojot gaļas produktus, ārpus ūdens, viss holesterīns oksidējās. Cepot, kūpinot. Ja iet saistībā ar gaisu, tad šis holesterīns oksidējās un kļūst vēl bīstamāks, vēl agresīvāks priekš mūsu asinsvadiem. Ja cilvēks grib lietot gaļas produktus, tad viņam ir jāsaprot viena lieta. Kā pēc dzīvnieka nāves mūsu organisma šūnās esošie fermenti vairs viņu darbība netiek regulēta un notiek haotiski šo fermentu darbība. Kā rezultātā, tautas valodā runājot, notiek gaļas nobriešanas process. Un šajā nobriešanas procesā šie fermenti veido toksīnus. Un tad, kad tā gaļa nobriedos, tad mēs visu to buķetu uzņemam savā organismā. Ja cilvēks grib ēst gaļas produktus, tad viņi ir termiski jāsāk apstrādāt vai totāli jāsasaldē apmēram 2, 3 vai 4 stundas pēc dzīvnieka nāves. Tad šo toksīnu daudzums ir ļoti mazs. Kas attiecās uz zivju produkciju, tad zivīm šis process ir ļoti lēns,
Zivs ir daudzreiz labāk, tikai ir viena nelaime. Zivju, zarnu trakts, aknas un šie visi iekšēji orgāni, kas atrodas vēderā, ļoti ātri no viņiem šie toksīni, kas tur atrodas, izplatās viņas muskulatūrā. Un tāpēc zivs, ja viņa svaigi noķerta, viņa arī tūlīt ir jāiztīra. Tāpēc labāk ir iegādāties dzīvu zivtiņu, ja gribēs zivtiņu, nekā saldētu vai tam līdzīgi. Viņai ir jātiek atbrīvotai no šiem iekšējiem orgāniem. Ja viņa ir atbrīvota, tad šī gaļa ir daudz labāka nekā salīdzinot, ja viņa ir vesela un mēs viņu nopērkam jau augstu, piemēram. Ja? Nākošais. Visas šīs lietas sklerotizē asinsvadus, jeb izsauc asinsvados saistaudus veidošanos. Šie izveidotie saistaudi padara asinsvadu sieniņu cietāku, mazāk elastīgu, un tā rezultātā pieaug asinsspiediens. Līdzīgi darbojas arī pienā esošais nātrijs, taukvielas, kazeīns. Ja, un viss žēlīgāk ir ar to kazeīnu. Kazeīns ir pamatā tas pats, kas ir biespiens, un tas pats, kas ir siers. Ja mēs tā zolīdi runājam, tad kazeīns, jeb piena olbaltums, ja mēs viņu vienreiz karsējam, otrais karsējam, pēc tam mēs vēl iegūstam sieru, viņš mūsu organismā praktiski kļūst gandrīz vai neizmantojams. Un tāpēc, ja mēs tiešām gribam ēst biespienu, tad šim biespienam ir jābūt nevis cietam un drupatainam, bet viņam ir jāieņem stāvoklis starp rūgušpienu un starp biespienu. Viņam ir jābūt mīkstam, šķīstošam, bet nevis cietam. Tas neatiecas uz no augu olbaltumu veidotajiem, piemēram, sojas biespienu, tofu un tam līdzīgi. Kalifornijā doktors Freders 70. 80. gadi. Stingrs veģetārisms pasargā no kā? Mēs tur secinājām, dzīvesveida maiņa pasargā no 90% no praktiski visām saslimšanām, izņemot infekciozās saslimšanas. Kaut arī to ietekmē. Tātad, stingrs veģetārisms pasargā no aptaukošanās, otrā tipa diabēta, hipertonijas un pēkšņas nāves no insulta vai infarkta. Un tagad kāds risks ir? Gaļas produkti dažas reizes mēnesī hipertonijas risku samazina par tikai dažas reizes mēnesī. Ja? Salīdzinot ar piemēram, ar to, ka cilvēki nepievērš vērību, ko viņi ēd. Par 23% samazina. Tātad, ja mēs ēdam tikai zivis, tad samazinās par un izslēdzam citus pārtikas produktus. Bišķīt kaut kas jūk. Izslēdzam citus gaļas produktus, samazinās par 38%. Ja dzīvojam bez gaļas un zivīm, tad hipertonijas risks samazinās par 55%. Un ja bez olām, gaļas un zivīm, par 75%. Un praktiski cilvēki, kuri pāriet uz gandrīz vai pilnīgu vegānu uzturu, viņi var ar laiku atteikties no asinsspiediena medikamentiem.
asinsspiediena medikamentiem. Kuri samazina asinsspiedienu, jo asinsspiediens automātiski samazinās. Mēs lietojam arvien mazāk šos produktus, mēs uzņemam arvien mazāk lietas, kas izsauc izmaiņas asinsvados, un asinsspiediens samazinās ievērojami. Kas ir svarīgāks hipertonijas profilaksē? Uzturs vai fiziskā slodze? Un šajā pētījumā piedalījās cilvēki, kas ir visēdāji, fiziski aktīvi cilvēki un dienā veica minimums 70 kilometrus. Tā ir pirmā grupa. Tad bija visēdāji un mazkustīgi cilvēki. Un tad bija mazkustīgi cilvēki ar vegānu uzturu. Kā jūs domājat, kurā grupā asinsspiediens samazinājās visvairāk? Interesants jautājums. Un samazinājās vegānas uztura cilvēkiem, kuri bija fiziski neaktīvi. Visvairāk pieauga tiem, kuri ēda, ko gribēja un nekustējās, turpināja pieaugt. Pieauga arī tie, kuri ēda, ko gribēja un fiziski kustējās, bet vienīgajiem, kuriem asinsspiediens samazinājās, pārējot uz vegānu uzturu, bija šie cilvēki. Tātad trešā grupa. Superdiēta pie hipertonijas. Tātad stingrs veģetārs vai vegāns uzturs, svaigi maltas linsēklas 2-3 karotes dienā. Samazina sirds asinsvadu saslimšanu risku par 29–46%. Atkal uzturs. Viens no labākajiem līdzekļiem, kas samazina asinsspiedienu ar laiku, ne jau šodien es sāku un rīt man jau ir viss normāli, ir linsēklas. Ko vēl dara linsēklas? Es runāju par svaigi samaltām, nevis par samaltām un fasētām, un pēc tam mēs iegādājamies. Par to mēs runājam jau pie riekstiem un pie citām lietām. Tātad linsēklas samazina holesterīna līmeni, triglicerīdu, jeb lieko dzīvnieku tauku līmeni, samazinās paaugstinātais glikozes līmenis asinīs, samazinās iekaisuma procesa rādītāji, krūšu, prostatas, audzēja risks, aizcietējumi, intoksikācija un tā tālāk. Brīnišķīga lieta ir linsēklas. Vēl kas ir? Ir tāda Ēģiptes valdniece Nefertiti, un viņa lietoja hibiskus tēju. Te ir šis Nefertiti, šis krūšu tēls, tādu viņi izskatījās. Un, ja mēs runājam par šo hibiskus, jeb karkādas tēju, tad 50% cilvēku, lietojot šo tēju, samazinās palielinātais asinsspiediens un arī holesterīna līmenis. Bet ir ieteikums. Ne vairāk kā 1 litru pa dienu. Labas lietas nevajag pārspīlēt. Parunāsim vēl par slāpekļa oksīdu. Organismā veidojas asinsvadu endotēlijā. Ko vēl dara šis slāpekļa oksīds? Sirds un asinsvadu slimniekiem un cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts asinsspiediens vai paaugstināts risks un ir jau piedzīvojuši sirds saslimšanas, dakteri vienmēr iesaka līdzi nest ko? Nitroglicerīnu. Un nitroglicerīns ir tas, viņi izmanto dinamītu ražošanā kādreiz, jā, bet nitroglicerīns ir tas, kas satur ļoti daudz slāpekļa oksīdu. Un slāpekļa oksīds organismā paplašina asinsvadus, līdz ar to samazina asinsspiedienu. Ja mums organismā ir deficīts
no omega-3 polifenoliem, beta-glikoniem, ja ir deficīts. Tad šie visi iekaisuma veicinošie faktori izsauc arī slāpekļa oksīda deficītu organismā. Ja mums trūkst šīs minētās vielas, un te ir vēl jāpiemina organismam svešās E-vielas, neveselīgs dzīvesveids, mēs jau runājam par agroķīmiskajiem preparātiem, un veselīgu dārzeņu augļu ogu trūkums. Mūsu organismā veido slāpekļa oksīdu trūkumu. Viņš mums trūkst, un asinsvadi kļūst mazāk elastīgi, sevišķi tad, kad notiek sirds saraušanās, kad asinsvadam ir jāpaplašinās, lai šīs asins tālāk netraucētu un viegli varētu aiziet līdz attiecīgajiem orgāniem organismā. Deficītu palielina vēl slāpekļa oksīdu deficītu. Rafinētais cukurs, dzīvnieku taukvielas, gaļas produkti. Īpaši, ja viņi tiek sagatavot neveselīgā veidā. Gaļas produkti neveselīgā veidā tiek sagatavoti visos veidos, izņemot vārīšanu. Izvāram visu šķīdumu ārā, un pavisam brīnišķīgi ir tad, ja šo ūdeni mēs nolejam un vāram gaļas produktus 2 reizes. Vienreiz uzvāra, kad parādās putas, pavārās kādas minūtes, izlejam ārā un liekam otrais vārīt gluži tāpat kā pupiņas un pupas citi pākšaugi. Kas vēl samazina? Kofeīna saturošie dzērieni, protams, alkohols, smēķēšana, kādas narkotiskās vielas. Saules gaismas un svaiga gaisa trūkums. Ja mūsu diētā trūks dārzeņi, augļi, ogas, kurš izsauc šo iekaisumu faktoru attīstību. Un šo faktoru dēļ tiek traucēts sirds, nieru, smadzeņu un citu orgānu vielumaiņa un barības vielu un skābekļa piegādē. Saturs. Kur mēs varam dabūt šo palielinātu slāpekļa oksīdu? No kādiem avotiem? Rukola ir pirmajā vietā. Ja? Garšviela, rukola. Rabarberi, vienalga, svaigi, saldēti, konservēti ar minimālu cukuru daudzumu. Koriandrs, galviņu salāti, baziliks, biešu lapas, mangolds, jeb romiešu salāti, tautas valodā lapu bietes, ja. Sarkanās bietes, te ir pieminēts, ka tā ir sakņu viagra. Parunās par viagru runājot, visi cilvēki zina, ka tas paaugstina dzimumu potenci. Pašā sākumā, kad viagra tika izveidota, viņa bija kā asinsvadu paplašinātājs tieši pie sirds un asinsvadu saslimšanām. Labi paplašina asinsvadus. Un sakņu viagra, tās ir sarkanās bietes. Visi pākšaugi, sarkanās vīnogas, citrusaugi, arbūzi, melonas. Kur mēs varam iegūt šo slāpekļa oksīdu? Dins Ornišs bija tāds pētījums, tas ir Amerikā, 5 gadu laikā. 5 gadu laikā. Bija 2 brīvprātīgo grupas. Tie bija cilvēki, kuriem asinsvadi, sirds apasiņojošie asinsvadi bija ciet, pateicoties holesterīnam un šiem aplikumiem, apmēram par 90%. Viņi visi bija cilvēki, kuriem bija nepieciešama,
sirds šuntēšana saucamā. Tātad ņem ārā asinsvadus no kājām, no citām vietām un tad liek, lai apietu šos asinsvadus, kuri vairs nespēja funkcionēt, ka viņi ir jau aizdambējušies. Un bija divas grupas. Vienus ārstēja pēc labākajiem medikamentiem, bez dzīvesveida maiņas. Otrai grupai bija medikamenti un kardināla dzīves maiņa. Izmaiņas asinsvados pēc 5 gadiem. Vieniem pieauga asinsvadu aizsērējums par 27,7%. Viena daļa no pirmās grupas jau bija nomiruši, tie, kas bija dzīvi, viņiem šie asinsvadi par 30% vēl pieauga. Tātad, ja viņiem ap 90 bija ciet, vēl trešdaļa klāt, tātad viņiem bija ciet 94, jau 95%. Ja? Otrai grupai, kurai bija medikamenti un kardināla dzīvesveida maiņa, asinsvadi paplašinājās par 7,9%. Ko tas parāda? Kardināli izmainot dzīvesveidu, uzturu, pieņemot visus šos veselības likumus, organismā asinsvadi paplašinās, un cilvēkam jau vairs nav vajadzīgi iet uz šīm dārgajām un arī bīstamajām operācijām. Bet vēl ko var ieraudzīt? Kāda atveseļošanās ir 4-5 reizes ilgstošāka un lēnāka nekā organisma saslimšana. Tāpēc ir jāpieņem kardinālas lietas, lai varētu no šīm saslimšanām izvairīties. Un vēl viena lieta, ko es vēl gribētu pieminēt par sirds un asinsvadu saslimšanām, ir mūsu kārības. Tad, kad makšķernieks iet makšķerēt, tad viņš atrod ļoti daudzas lietas. Ja mēs aizējam uz makšķernieku veikalu, es jau viņu ilgi neapmeklēju, nav vajadzības, lai tie dzīvnieciņi dzīvo. Varbūt, ja manam kaķim kādreiz gribētos, tad es varbūt aiziet kaut ko izmakšķerēt priekš viņu, kaut ko veselīgu, ja? Veselīgāku. Saprotiet, un tur makšķernieku veikalos ir neskaitāmi gardumi. Mums tur ir priekš karpām, tur no burciņas jāpiepilina, no flakoniņa tā, jāpiepilina pie ēsmas to klāt. Tad tur ir vesela rinda mākslīgi sagatavoti ēsmas, kurām neviens nevar aiziet garām laikam, neviena karpa. Tad ir priekš citām zivtiņām ir citas ēstuves. Un saprotiet, līdzīgi ir. Un kāpēc tās ēstuves ir? Lai nogalinātu. Lai viņu noķertu. Lai viņu dabūtu ārā no vides, kurā viņi dzīvo. Saprotiet, un ar cilvēku ir tāpat. Mums, lai pirktu pārtiks produktus, piemēram, ir ādažu čipši, ir hamburgeri, ir tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un tur vajag pievienot klāt dažādas garšvielas, lai cilvēkam garšot un no vienas puses, lai izveidotos arī atkarība. Un tad ir interesants lietas. Tur vajag dažādas attiecības starp garšvielām, ķīmiskām vielām. Un kā šodien strādā lielās modernās kompānijas, es esmu lasījis šos pētījumus, piemēram, izvēlās tur 20-30 cilvēku grupu, tad tur sadala katram savu ēdienu recepti, pieliek pie galvas sensors, un ir tāda lieta, ka šodienas modernā smadzeņu izmeklēšana ir hipofīzē tur blakus turku segliem,
pašā smadzeņu pamatnē ir tas šķiekurveida dziedzers, ja, jeb epifīze, kurā veidojās mūsu labsajūta. Un labsajūta izplatās kā elektriski impulsi. Nu, un tad cilvēkam pieliek klāt tos sensoriņus, un tad viņam iedod, piemēram, vienam iedod 5%, piemēram, cukurs, apstrādāt kaut kādu pārtikas produktu, otram piedod pārtikas produktu ar cukuru un vēl, piemēram, ar kādu kanēli vai vēl ar kādu vielu, un tad skatās epifīzē, kurš pārtiks produkts izsauc lielākus šos elektriskos impulsus. Tas izsauc, viss kārtībā, uztaisam recepti. Un tad, kad cilvēkam piedāvā, viņš nopērk, pamēģina, vai cik labi pašsajūta un laba jušanās. Patīkam, un mēs ēdam. Ēdam un ēdam. Un tāpēc, kad būtībā pārtiks rūpniecība ir uz to tendēta, lai viņu šo produkciju pirktu, ēstu un ēstu, un katrā šajā produkcijā ir iekšā kāds āķis, kuru mēs varam norīt. Un atbrīvoties no tā ir grūti. Un tāpēc, ņemot vērā šo sirds asinsvadu saslimšanu, milzīgo pieaugumu, milzīgo risku, mums ir jāiet atpakaļ pie cilvēks šūpulī ieliktās diētas, pie cilvēks šūpulī ieliktajiem likumiem, dabas likumiem, un mums šodienas modernajai ēšanai ir vienkārši, mums no tā sprost ir jātiek ārā. Ja mēs no tā sprost ārā netiekam, tad mēs varam praktiski piedzīvot visu to, ko mēs redzam Gaļazarā, Stradiņos, pie kaimiņiem. Bet vai tas ir vajadzīgs? Tas mums nav vajadzīgs, jo, kā jau es sākumā minēju, noskatieties vēlreiz par ģenētiku, par iedzimtību. Mēs, cilvēki, dzīvnieki, arī augi, mēs kļūstam nevis izturīgāki, nevis veselāki, bet pamazām deģenerējamies. Un tāpēc cilvēcei nav 1000 gadi, ko dzīvot uz priekšu, viņi nevar pastāvēt. Tie ir ģenētiskie likumi. Un cilvēki, ja viņi nemaina savu dzīvesveidu, nepiegriežās pirmatnējai diētai, kas cilvēkam tika iedota, nepiegriežās šiem veselības jautājumiem, diemžēl viņu mūžs ir sāpīgs, nelaimēm pilns un pēkšņām nelaimēm, un viena no tām ir sirds asinsvadu saslimšanas. Mēs tā ilgi runājām, teikšu jums visu labu, esat veseli.